Sveicināti! Īsumā par būtisko. Šoreiz vairāk runāšu par pilsētas labas pārvaldības principiem. Mēs visi vēlamies redzēt attīstību, pārmaiņas, vēlamies atgriezt dzīvību pilsētā, vecpilsētā, vēlamies, lai tiktu attīstīta uzņēmējdarbība, tiktu radītas jaunas darba vietas, bet, lai tas viss notiktu, ir nepieciešama demokrātiska un laba pilsētas pārvaldība. Jā, es esmu runāju tiešu valodu. Tāds vienmēr, cik es sevi atceros, tāds vienmēr esmu bijis. Vienmēr esmu uzskatījis, ka tieša un patiesa valoda ir vitāli svarīga. Atklātība, skaidri noteikumi, godīgums. Un tāpēc teikšu tieši. Kamēr mēs visi izliksimies, ka Ventspilī viss ir kārtībā, tikmēr arī būsim tur, kur būsim. Kamēr izliksimies, ka smagos noziegumos apsūdzētas, notiesātas un starptautiskām sankcijām pakļautas personas dalība pilsētas pārvaldībā ir normāla parādība, mūsu pilsēta grims tikai dziļāk un dziļāk. Tomēr, ja mēs visi apvienosimies un balsosim par demokrātijas principiem, par savstarpējo uzticēšanos, par cieņu, pirmām kārtām pret sevi, vienam pret otru, cienot likumus, cienot demokrātijas un labas pārvaldības pamatprincipus, tad arī būs iespējama attīstība mūsu mīļajā Ventspilī.